Sveicināti webināra dalībnieki. Man sauc Jānis Sarāns Remslāts, un šis ir mans kolēģis Arnolds Mikāns. Šodien semināra, šajā gadījumā webināra temats ir sports kā bizness, investoru mārketings un nodokļi. Un, ja mēs runājam par to, kāpēc mēs izvēlējāmies šo tēmu, tad pavisam īsi un kodolīgi sports ir viena no tām nozarēm, kurā ļoti sadurās ļoti plašs interešu un būtībā interešu loks. Un ir skaidrs, ka tad dominē gan publiskā, gan privātā kapitāla intereses, un tāpatās arī daudzas citas ar sabiedrības veselību un labklājību saistītas intereses. Un ir daudz temati, kas ar vien vairāk katru gadu tiek cilāti, lai šo jomu no dažādām perspektīvām arī apskatītu, un gan finansējumu piesaistes modeļus, gan arī dažādu regulējumu, kas ir saistīts ar mārketingu pasauli, padarīt skaidrāku un visiem pieejamāku un savā ziņā harmonizētāku. Tādēļ šī webināra ietvaros mēs vēlamies pieskarties 3 no šiem aspektiem, proti investoru piesaistē, mārketinga ierobežojumiem un aktualitātēm un nodokļu jautājumiem. Protams, šī temata ietvaros ir daudz citi apakštemati, kurus var izvērst un plaši par tiem diskutēt, bet tomēr zinot to, ka mūsu laiks šī webināra ietvaros ir ierobežots, mēs cenīsimies fokusēties tikai uz šiem 3 mūsuprāt tādiem nozīmīgākajiem aspektiem, runājot par sportu kā biznesu. Nedaudz par tehniskajiem jautājumiem. Visi dalībnieki var uzdot jautājumus, izmantojot Q&A sadaļu šajā platformā, kas ir pieejama jums tiešraides cilnēm pašā augšpusē. Jautājumus varat droši rakstīt, mēs tos redzēsim. Jautājumu uzdošanas sesija būs pašās beigās. Mēs centīsimies atbilstoši mums atvēlētiem laikam atbildēt pēc iespējas uz vairāk jautājumiem, bet, protams, ja kādu no tiem mēs nevarēsim atbildēt, mums pastāv visas iespējas arī šo jautājumu atbildēt pēc tam, arī jau pēc šī webināra. Vēl viens tāds ar uzkopšanu saistīts jautājums, proti šī webināra ieraksts būs pieejams un visiem tiks nosūtīts, tā ka droši par to nejautājiet. Pēc semināra katram no dalībniekiem tiks nosūtīts saite ar iespēju piekļūt arī šim webināram un arī pašai prezentācijām. Tātad īsumā par šodienas webināra plānu. Tad pirmkārt mēs runāsim par investoru piesaisti un industrijas labo praksi. Pēc tam sekos izklāsts par reklāmas noteikumiem un to ierobežojumiem, it īpaši attiecībā uz aktuālajām izmaiņām. Un pēc tam mans kolēģis Arnolds pārņems jautājumus par nodokļu piemērošanu attiecībā uz dažādiem ar sporta industriju saistītiem jautājumiem. Tad par investoru piesaisti un par industrijas labo praksi. Pirms mēs sākam runāt par tādām detalizētākām lietām, ir ļoti būtiski uzsvērt to, kā mēs lūkojamies uz šo investīciju piesaistīšanas kopējo modeli, kas ir tas, par ko mēs runājam, kad mēs runājam par investīciju piesaistīšanu. Tādā vispārīgākā ietvarā, protams, var būt dažādas definīcijas, bet šīs prezentācijas kontekstā mēs vēlamies palūkoties uz 4 tādām investīciju definīcijām, jeb 4 investīciju virzieniem. Proti, viens no tiem ir komandu, jeb organizācijas iegādes darījumi, par kuriem mēs ļoti plaši parasti dzirdam presē saistībā tieši ar ārvalstu līgām un dažādiem lielākiem komandu iegādes darījumiem. Nesenajiem piemēram mēs varam minēt, protams, NBA atsevišķus gadījumus. Tie nav tie Latvijai aktuālie jautājumi, tāpēc palielam šīs prezentācijas ietvaros mēs tiem pieskarsimies ļoti minimāli. Tomēr šīs prezentācijas ietvaros daudz būtiskāk mūsuprāt būtu pieskarties jautājumiem par projektu finansēšanu, kas neredz saistās tieši ar infrastruktūras uzlabojumiem un dažādām jaunatnes programmām, strateģiskajām partnerībām, kas pēc būtības ir kaut kas, kur puses cenšas izveidot tādu apusēju izdevīgu partnerību, kurā abas puses ieguldās un tad veicina šo mērķu sasniegšanu. Un tad trešais no tiem piemēriem būtu ilgtermiņa atbalsts ilgtspējai, kas tostarp aptver arī dažādas ar sponsorēšanu saistītas jautājumus, tīri sponsoru piesaistē gan īsākam, gan garākam laika periodam. Ja mēs runājam par projektu finansēšanu, tad galvenokārt projektu finansēšanas ietvaros investīciju piesaistīšana galvenokārt ir saistīta ar vides kvalitātes, pieejamības un funkcionalitātes uzlabošanu, vai arī, proti, ar sabiedrības aktivitātes palielināšanu. Konkrētās šajās sabiedrības grupās, vai tie ir jaunieši, seniori vai tautas sports vai kādas citas konkrētas grupas. Šajās attiecībās parasti tiek iesaistīts vairākas puses, ir ļoti aktīva pašvaldību valsts iesaiste, tostarp piedalās arī privātais sektors, protams, sporta klubi, federācijas un izglītības iestādes.
Mērķis pēc būtības šajos projektu finansēšanas investīciju piesaistes modeļos ir radīt apstākļus sportistu izaugsmē un sacensību organizēšanai, palielināt sabiedrības iesaisti, vestības līmeni un sabiedrisko labumu un, protams, sekmēt konkrēto reģionu attīstību, kurā šis projekts tiek finansēts. Mēs runājam par tādām strateģiskajām partnerībām, tad pēc būtības strateģiskā partnerība no investīciju perspektīvas ir situācija, kurā abi partneri aktīvi iegulda, lai sasniegtu kādu konkrētu strateģiski izvirzītu mērķi. Nav runa tikai vienīgi par finansējumu piesaistīšanu no sponsora, bet arī par citu resursu izmantošanu, par kompetencēm, par komunikāciju. Un kas raksturo šīs strateģiskās partnerības investoru un finansējuma saņēmēju pusē, ir tas, ka abas puses cieši sadarbojas bieži vien ar kopīgiem mērķiem, kopēju plānošanu un arī lēmumu pieņemšanas modeli. Tādi tipiskākie piemēri būtu pašvaldības sadarbošanās ar klubu, lai veidot jaunu sporta centru vai ar sabiedrības iesaisti, vai arī, piemēram, universitātes sadarbība ar kādu sporta federāciju, lai izstrādātu treneru izglītības programmu. Šādos gadījumos ir viennozīmīgi skaidrs, ka pati universitāte nevar būt vienīgais šīs projekta virzītājs, un arī, teiksim, sporta federācija, kas šajā programmā vēlās piedalīties, arī nevar būt vienīgā. Proti, abām pusēm ir jāiesaistās, lai kopīgi ieguldot gan šos finanšu resursus, gan intelektuālus resursus, gan arī daudz citas kompetences un komunikāciju spētu novest šo strateģisko partnerību līdz galam. Savukārt, ja mēs runājam par ilgtermiņa atbalstu ilgtspējai, tad būtībā mēs fokusējamies uz dažādiem projektiem, kas ir saistīti ar tādu ilgtermiņa attīstību. Kas ir tā pamata atšķirība no šiem strateģiskiem projektiem, kurus iepriekš minēju, tad šādos ilgtermiņa atbalsta gadījumos runa būtībā ir par situāciju, kurā finansējums tiek piešķirts, bet lēmumu šī ilgtermiņa atbalsta izlietošanai un šo mērķu sasniegšanai primāri pieņem finansējuma saņēmējs. Proti, viņš ir atbildīgs par to, ka izvirzītie mērķi tiek sasniegti. Šī sponsori, jeb investori iesaiste ir ievērojami zemāka nekā situācijās, kur mēs runājam par strateģisko partnerību. Bet, jebkurā gadījumā, tie ir pietiekoši tādi apjomīgi projekti, kuros abām pusēm ir pietiekoši daudz jāieguldās, varbūt nedaudz sadalās tie pienākumi un saistības, ko katra no pusēm uzņemās, lai šos mērķus, kas ir saistīti ar attīstību un ilgtspēju, sasniegtu. Kad mēs runājam par investoru, un tieši šīs prezentācijas ietvaros, mēs vēlamies paskatīties uz 3 tādiem investoru modeļiem, jeb 3 investoru veidiem. Tas nebūtu nenozīmē to, ka tās ir vienīgās definīcijas, kur mēs varam piemērot. Es pat teiktu, ka savā ziņā privāti investori un sponsori tāda būtu definīcijas, kas kaut kur pārklājās, bet ir skaidrības labad, lai labāk uzsvērtu, varbūt atsevišķus akcentus šīs prezentācijas ietvaros, mēs tad izvirzīšu 3 tādus investoru jēdzienus, kuriem mēs arī individuāli pievērsīsim uzmanību prezentācijas ietvaros. Pirmkārt, tad publiskais finansējums, kur mēs runāsim par valsts un pašvaldības finansējumu piesaistīšanu. Otrkārt, tad privātie investori, kur mēs runāsim par kaut kādu privātu investoru iesaisti, kas vēlās arī paši izvirzīt kādus konkrētus mērķus, ko viņi vēlās sasniegt. Un trešais būtu tāds klasiskākais modelis, kur mēs runājam par sponsoriem, kas varbūt arī situācija, kurā tiek tikai un vienīgi piešķirts finanšu atbalsts, bet nekas cits varbūt pat īsti no otras puses netiek sagaidīts. Runājot par publiskā finansējuma piesaistīšanu, pirmkārt, tas, kas ir būtiski, ir palūkoties uz to, kas ir būtiski finansējuma piešķiršanā. Proti, kas ir tas, ko finansējuma piešķīrējs uzsver un kas tam ir būtiski, lai vispār finansējumu piešķirtu kādam finansējuma saņēmējam. Pirmkārt, šīs iniciatīvas ir jāsaskaņo ar valsts un reģionālajiem sporta attīstības mērķiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jebkura iniciatīva, kur atbalstīs publiskais finansējums, proti valsts vai pašvaldību līdzekļi, vienmēr būs saskaņot ar kaut kādu augstāku virsmērķi konkrētajā pašvaldībā vai valstī, kāpēc mēs šajā konkrētajā projektā piešķiram finansējumu. Latvijā tas klasiskais modelis, kurā mēs varam sekot, ja tas virsdokuments, kurā mēs šos finansējuma piešķiršanas mērķus varam redzēt, valsts līmenī ir sporta politikas pamatnostādnes 2022. Un 2027. gadam. Šajās pamatnostādnēs ir ļoti labi uzsvērts tas, kas ir šie galvenie mērķi, kāpēc mēs no valsts puses piešķiram finansējumu, un kas ir tie mērķi, ko mēs esam valstī kopumā izvirzījuši, nolūkās tos sasniegt konkrētā piepildāmā laika periodā, un kāpēc mēs šo finansējumu piešķiram. Nerasti šie pamata elementi ir, protams, jauniešu iesaiste, veselības uzlabošana, izglītības uzlabošana un tautas sporta stiprināšana. Vēl viens būtisks apstākļus, kas ir jāņem vērā pie publiskā finansējuma piešķiršanas un saņemšanas, ir finanšu caurspīdība un laba pārvaldība attiecībā uz publiskā finansējuma izlietošanu. Lielisks piemērs tam, kā
kad pēdējā laikā šis aspekts ir ticis akcentēts, ir bijis 2025. gada jūnija korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja publicētais ziņojums par to, kādas potenciāli problēmas šobrīd un arī iepriekš industrijā ir bijušas. Protams, šīs ziņojuma ietvaros korupcijas un novēršanas apkarošanas birojas fokusējās galvenokārt uz laika periodu 2023. un 2024. gadā. Jā, ir notikušas daudz būtiskas izmaiņas, par kurām mēs arī nedaudz vēlāk prezentācijas ietvaros runāsim. Tomēr daudzi no šiem te interešu konflikta un potenciāliem arī korupcijas riskiem, it īpaši, ja mēs palūkojamies finanšu caurspīdību un labu pārvaldību, saglabājās. Tāpēc ir būtiski pievērst šiem jautājumiem uzmanību arī turpmāk. Varbūt esot nedaudz kritiskiem par to, kā knaps ir palūkojies uz šīm problēmām kopumā, bet tomēr tās paturēt prātā un ņemt vērā, kā publiskā finansējuma piešķiršanas kontekstā, gan no valsts, gan no pašvaldības puses, šie jautājumi aizvien biežāk tiks izgaismoti un aizvien biežāk tiem tiks pievērsta lielāka un skrupulozāka uzmanība. Trešais būtiskais apstākļus runājot par publiskā finansējuma piešķiršanu faktiski ir mērāmu rezultātu un arī kaut kādu objektīvu kritēriju izpildījums finansējuma piešķiršanai. Un, kā mēs to redzam Latvijā gan valsts, gan pašvaldību līmenī, tad nereti tiek runāts par kaut kādiem ļoti specifiski noteiktiem kritērijiem, kas tiek izvirzīti, lai finansējumu saņemtu. Galvenokārt tie saistīti ar atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistīto personu skaitu, jeb cik katra konkrētā federācija spēja piesaistīt jauniešus un sportistus arī ārpus jauniešu vecuma šajos pasākumos, kas tiek organizēti. Otrkārt, cik daudz tiek organizētas starptautiskā līmeņa sacensības Latvijā. Protams, augstos sasniegumu sportam tiek piešķirt papildus punkti un tie tiek ņemt vērā pie šo kritēriju izvirzīšanas un to izpildes. Finansējuma izlietojums bērnu un jauniešu sportā, protams, arī pašu konkrēto šo te komandu, komandu klubu, sportistu un biedrību, kas vēlās iegūt finansējumu, sasaiste ar konkrēto pašvaldību, kurā mēs runājam par šī finansējuma piešķiršanu. Katra pašvaldība individuāli nosaka šos kritērijus, pēc kādiem viņš šo finansējumu piešķir, un arī valsts tādā jau augstākā līmenī arī ir izveidojusi pietiekoši skaidrs kritērijus par to, kā viņi finansējumu no valsts puses projektiem un biedrībām, klubiem un komandām piešķirs. Ja mēs runājam par valsts līmeni finansējumu piešķiršanā, tad būtībā, kas arī atspoguļo izmaiņas no KNAB 2025. gada jūnija ziņojumā minētajiem apstākļiem, tad 2024. gada 11. janvārī spēkā stājās ministru kabineta noteikumi numur 27, kas nosaka sporta organizāciju finansēšanas kārtību. Un šie noteikumi pēc būtības paredz divus galvenos, ja primāros finansējuma piešķiršanas veidus. Pirmkārt, tiek runāts par valsts budžeta finansējumu sadali atzītajām sporta federācijām, atbilstoši šiem konkrēti noteiktiem kritērijiem un to vērtējumam. Un otra iespēja ir, mēs runājam par iespēju pieteikties līdzfinansējumam konkursu kārtībā sporta programmu pasākumu atbalstam. 2025. gada ietvaros tas bija sporta projekta konkurss, ko organizēja Izglītības un zinātnes ministrija. Savukārt, ja mēs runājam par pašvaldību līmeni, tad būtībā atbilstoši pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 7. punktam, katras pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir veicināt sporta attīstību, tostarp uzturēt un attīstīt pašvaldības sporta bāzes, atbalstīt sportistus un sporta klubu, kā arī profesionālus sporta klubus un visas citas ar sportu saistītās aktivitātes. Ko tas nozīmē, ka katra pašvaldība savā pašvaldībai, savā līmenī, atbilstoši paši izvirzītiem mērķiem, var paredzēt finansējumu piešķiršanu, to konkrēto izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tie ir trīs primārie virzieni, ja mēs runājam par publiskā finansējuma piesaisti. Šīs prezentācijas ietvaros mēs nerunājam par finansējumu, kas tiek piešķirts, piemēram, arī Latvijas Olimpiskajai komitejai vai arī citiem šiem atzītajiem finansējuma saņemšanas veidiem, kas izriet no tostarp no šiem ministru kabineta noteikumiem. Mēs vairāk cenšamies fokusēties tieši uz federāciju finansējumu piesaisti un finansējumu piesaisti no sportistu un sporta klubu perspektīvas, tādā zemākajā līmenī. Netik daudz runājam par pašām institūcijām un to finansējumu piešķiršanu. Ja mēs runājam, piemēram, par izmju konkursu, ko es iepriekš minēju, ja Izglītības zinātnes ministrijas organizēto konkursu, tad pirmais šis piemērs bija 2025. gada pavasara mēnesī, un tas tika darīts uz konkursu nolikumu pamata, kurā pa lielam tika dot iespēja
saņemt finansējumu kopumā 40,000 eiro apmērā. Un šī finansējuma saņemšanas viens no kritērijiem bija tas, ka finansējums nevar pārsniegt 50% no kopējām izmaksām, kas ir paredzētas šajā konkrētajā pasākumā. Runa tad būtībā ir par līdzfinansējumu no valsts puses, atbilstoši atkal jau ļoti specifiski izvirzītiem kritērijiem šīs programmas ietvaros. Kritēriji tika noteikti nolikumā, kas tika publicēts pirms konkursa izsludināšanas, un pēc tam jau pēc konkursa izsludināšanas katra ieinteresētā persona varēja pieteikties šī finansējuma saņemšanai. Ja mēs palūkojamies uz Izglītības un zinātnes ministrijas konkursu nolikumu, finansējuma piešķiršana tika saplānota divās daļās. Pirmkārt, pasākumu pieteikuma iesniegšana, un otrkārt sacensību pieteikuma iesniegšana. Katrā no šiem pieteikumu veidiem finansējuma piešķiršanas kritēriji bija citādāki, un tos mēs esam šeit arī atspoguļojuši, ņemot tīri jau no paša nolikuma, bet, kā jau es iepriekš biju minējis, tad tie kritēriji savā ziņā saskan ar to, kas izriet arī no sporta politikas pamatnostādnēm, kas ir tie pamata mērķi, ko mēs vēlamies uzsvērt, atbalstot sportu, un, protams, pirmkārt tā ir pasākuma pieejamība dažādām mērķa auditorijām, otrkārt tas ir dalībnieku skaits, pasākumu ilgtspēja un arī dažāda veida ar programmu saistītā šī programmas ilgtspēja. Ko tas nozīmē? Tas vienkārši nozīmē to, ka publiskā finansējuma piesaistīšanas gadījumā ir būtiski nodrošināt to, ka tie pasākumi, kas tiek organizēti, ir ilglaicīgi pasākumi. Proti, tie pasākumi, kas katru gadu spēj atgriezties, katru gadu spēj ģenerēt aizvien lielāku interesi no sabiedrības puses, spēj piesaistīt sabiedrības uzmanību un tādējādi nodrošināt to, ka no gada uz gadu programmās un pasākumos iesaistīties cilvēku skaits palielinās. Kas tad beigās ir viens no pamata izvirzītiem mērķiem – palielināt sabiedrības iesaisti ar sportu saistītās aktivitātēs, tostarp jauniešu un tostarp arī senioru un tautas sporta grupās. Savukārt, ja mēs palūkojamies uz sacensību pieteikumu vērtēšanas kritērijiem, tad, protams, te ir nedaudz cita pasaule, tā teikt, jo sacensību nevis pasākumu kontekstā tomēr būtiski ir arī citi elementi, tieši šie sacensības elementi, un, protams, ka šeit būtiski lomu spēlē tas, kāds ir šis sacensības status. Protams, mēs runājam par Eiropas vai pasaules čempionātu līmeņa sacensībām. Protams, ir ļoti būtiski skatīties uz to, cik daudz un kāds ir šis plānotais dalībvalstu skaits, plānotais sportistu skaits. Šeit, protams, arī būtiski būtu tas, kāda ir pieredze pasākumu organizētājiem organizēt šādus pasākumus. Beigās, ja mēs palūkojamies tādu lielāku atšķirību, mēs varam redzēt to, ka sacensību pieteikumu vērtēšanas viens no kritērijiem ir tostarp arī translācijas nodrošinājums, proti, vai šīs sacensības tiks translētas televīzijā vai internetā. Jo, protams, kārtējo reizi, ja mēs palūkojamies tā globālāk uz šo visu finansējumu piešķiršanas modeli, ir būtiski nodrošināt to, ka katra konkrētā pasākuma, kas tiek finansēts no publiskā finansējuma puses, tad katrs šis pasākums paliek aizvien populārāks un piesaista aizvien lielāku sabiedrības uzmanību, tādēļ audzējot dalībnieku un interesantu skaitu, kas seko konkrētiem sporta veidiem un tad iesaistās. Ja mēs nefokusēsimies uz kritērijiem, kas ir vērsti uz sabiedrības intereses palielināšanu, jeb iesaistes palielināšanu, tad agri vai vēlu šīs sacensības paliks nepopulārākas un attiecīgi arī šī finansējuma piesaistīšana paliks attiecīgi nesaistošāka tieši no finansējuma piešķīrēja puses. Ja mēs palūkosimies uz pašvaldību piemēriem, kur finansējums nerad tiek piešķirts, šajā gadījumā izvēlējos Cēsu piemēru. Tas nav piemērs, kas kaut kādā ziņā norādītu uz kādām problēmām finansējuma piesaistīšanā, bet tīri pats savas intereses dēļ esmu cēsnieks un vienmēr ir interesanti vienkārši palūkoties, kā tad tieši pašvaldībā, no kuras pats esmu nācis, kā tad šie jautājumi tiek risināti. Un šajā gadījumā tieši paņem šo Cēsu piemēru, kurš redzēja, ka ir bijušas izmaiņas, kas savā ziņā arī parāda to pamatu problemātiku, bet arī ļoti labi parāda to veidu, kā finansējumu var piesaistīt pašvaldību līmenī. Pašvaldību līmenī ir būtiski uzsvērt to, ka atbilstoši šim pašvaldību likumam, kas paredz pašvaldību autonomo funkciju šī sporta industrijas un sporta nozares attīstību un finansējumu piešķiršanu, pašvaldībām ir ļoti plaša rīcības brīvība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pašvaldība var pieņemt ļoti plašus un dažādus lēmumus par to, kur tad beigās viņi vēlās šo finansējumu ieguldīt. Atbalstot sportu un sportistus un komandas un arī sporta infrastruktūras un pārējos projektus.
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pašvaldībām būtībā ir nepieciešams izvirzīt objektīvus, un es šajā gadījumā ielicu vārdu objektīvus pēdiņās, tad objektīvus kritērijus, kas ir pietiekoši skaidri tam, kā finansējuma saņemšanai var šīs interešu grupas pieteikties. Tas nenozīmē, šis jēdziens objektīvi nenozīmē to, ka ir tikai viens pareizais veids, kā šos kritērijus var noteikt. Un tos arī vēlāk jums parādīšu arī ar piemēru, ka nereti šī pašvaldības rīcības brīvība, nosakot šos kritērijus, pēc kuriem finansējums tiek piešķirts, viņi var būt pieskaņoti konkrētajai sentimentalitātei, kas ir konkrētajā pašvaldībā, konkrētās pašvaldības vēlmēm, politiskiem uzstādījumiem un tā tālāk. Lēmumus par finansējumu piešķiršanu, jeb nepiešķiršanu, parasti var apstrīdēt pašvaldību nolikumos noteiktajā kārtībā. Parasti tā ir pašvaldības doma, jo nereti lēmumu par to, vai finansējums tiks piešķirts vai netiks piešķirts, nepieņem pati doma, bet pieņem, piemēram, sporta komisijas vai sporta departamenti, atkarībā, protams, no pašvaldības lieluma, un pēc tam šo departamentu, jeb pašvaldības iestāžu struktūru vienību lēmumus var pārsūdzēt attiecīgās pašvaldības domai. Ja domas lēmums atkal ir negatīvs, protams, šos lēmumus var pārsūdzēt tālāk arī administratīvajā rajona tiesā. Atkal jāuzsver, ka, lai gan iespējas šos lēmumus pārsūdzēt par to, vai finansējums tiek piešķirts vai netiek piešķirts, pastāv. Diemžēl tiesas kontrole pēc būtības ir relatīvi ierobežota, jo, kā jau iepriekš minēju, pašvaldībām ir ļoti plaša šī novērtējuma, jeb rīcības brīvība, noteikt, kas būs tie kritēriji, pēc kuriem finansējums tiek piešķirts. Ko tas rezultātā nozīmē? Tas nozīmē to, ka strīdēties par kritēriju pamatotību ir relatīvi grūtāk, nekā par to, vai konkrētais kritērijs ir piepildījies praksē, kad finansējums ticis lūgts. Ko tas nozīmē, kad, ja mēs iesim uz tiesu un sūdzēsimies par to, ka finansējums netika piešķirts, tiesa pēc būtības vērtēs to, vai kritēriji, kas ir noteikti, ir saprotami, skaidri un visiem bija vienādi piemēroti, un vai konkrētie kritēriji tikuši izpildīti. Savukārt par to, vai vajadzēja noteikt citus kritērijus, pēc kuriem ir jānosaka šī finansējuma piešķiršana, tas būtībā nav tiesas kontroles jautājums, un runā par to, ka mēs varam mainīt kritērijus, ejot caur tiesu un apšķirot šos lēmumus un pārsūdzot tos, tas īsti nav tas pareizais ceļš un arī nebūs tas efektīvākais veids, kā finansējumu saņemt. Tas piemērs, lai varbūt akcentētu to, kā var izskatīties šie it kā objektīvie, bet pašā laikā arī pietiekoši subjektīvie kritēriji, šajā pašā Cēsu pašvaldības piemērā. Un mēs palūkojamies uz vienu no šiem kritērijiem, šajā gadījumā 2.3.1 punktu, ir norādīts, ka pašvaldība ir izvirzījusi mērķi, ka viņi atbalstīs sporta atbilstoši prioritārai kārtībai, jeb tādiem prioritāriem līmeņiem, kuros dažādie sporta veidi tiek iedalīti, un tie kritēriji, pēc kuriem šie sporta veidi tiek iedalīti vienā, otrā vai trešajā līmenī, nosaka atbilstoši arī kritērijiem, kas zemāk uzskaitīti no 2.3.1 līdz 2.3.7 punktam. Un šis pirmais punkts ir iekoptas tradīcijas Cēsu novadā attiecīgajā sporta veidā, un iekavās sporta veids ir aktīvs Cēsu novadā vismaz 20 gadus. No vienas puses tas ir objektīvs un skaidrs kritērijs, proti sportam, lai tas būtu pēc iespējas augstāk šajā prioritātes līmenī, jābūt pašvaldībā jau atzītam un iekoptam jau vairāk kā 20 gadus. Ja mēs palūkojamies tādām tendencēm, kas šobrīd notiek dažādos arī ar olimpisko kustību saistos sporta veidos, viens no olimpiskajiem jaunajiem sporta veidiem, piemēram, skateboards, reti kurā pašvaldībā vispār skateboards ir pastāvējis vairāk kā 20 gadus. Un zinot to, ka skateboards jau šobrīd ir kļuvis par olimpisko sporta veidu, liekas saudabīgi, ka mēs savā ziņā vienu sporta veidu, kas varētu pretendēt kaut kādu augstāku atzinību un pietiekoši arī jau popularitāti, un mēs jau automātiski padarām par viszemāko prioritāšu sarakstā, jo vienkārši nevienā pašvaldībā, tos arī Cēsu pašvaldībā, skateboards kā sports nav bijis, nav pastāvējis vairāk kā 20 gadus. Tas ir viens no piemēriem, ka mēs redzam, kā šie objektīvie kritēriji visiem ir pieejami, visiem ir skaidri, tomēr līdz galam tie ir tādi pakļauti, tā teikt, pašvaldības rīcības un novērtējuma brīvībai, kā pašvaldība būs lūkojusies to, kādas kritērijas mēs izvirzam, lai sportu atbalstītu un kādā līmenī mēs konkrēto sporta veidu iekļausim šajā pašvaldības finansējuma piešķiršanas modelī. Īsumā tad par publiskā finansējuma saņemšanas ieteikumiem, tad pirmkārt, tas, kas būtu jāuzsver, ir tas, ka regulāri ir jāseko izmaiņām jums pa aktuālo pašvaldību normatīvo tiesību aktu regulējumam, kas paredz iespējas ieteikties pašvaldības finansējumam, pasākumu un sportistu atbalstam.
Kāpēc es norādīju, ka ir jums aktuālo pašvaldību normatīvo tiesību aktu regulējumā, jo viens no tiem kritērijiem, ko parasti pašvaldības izvirza, lai vispār piešķirt finansējumu, ir viņi mēģina sasaistīt konkrēto finansējumu piešķiršanas varbūtību ar to, vai komanda vai sportisti kaut kādā veidā piesaistīti konkrētai pašvaldībai. Piemēram, sporta klubs ir bāzēts pašvaldībā, vai, teiksim, sportisti ir no pašvaldības. Lielākā daļa no sportistiem, parasti 70%, 80% no sportistiem, kas darbojas klubā, ir saistīti ar pašvaldību. Restīvi, kaut kādai saiknei ir jābūt ar pašvaldību, lai mēs varētu runāt par to, ka šis finansējums vispār būs pieejams. Es pieņemu, ka situācijā, kurā Cēsu sportisti vēlētos pieteikties Ventspils pašvaldības finansējumam, tas pats pēc būtības nebūtu loģiski. Un, protams, cēsniekiem aktuāli būs domāt par to, kāds ir regulējums Cēsu pašvaldībām, un Ventspilniekiem būs aktuāli domāt par to, kāds ir regulējums Ventspils pašvaldībām. Otrkārt, ir laicīgi jāgatavojas Izglītības zinātnes ministrijas rīkotajiem projektu konkursiem, kas katru gadu turpmāk tiks izsludināti pavasara sākuma mēnešos, gada sākumā. Un tad jāiesniedz šie pieteikumi noteiktajos termiņos. Attiecīgi, vai runa ir par sportistu, ja sporta pasākumu organizēšanu, vai arī par vienkārši pasākumu organizēšanu, kas ir saistīts tīri ar konkrētā sporta veidu popularitātes veicināšanu un sabiedrības iesaisti. Šie lieliski rīki, kādā federācijas, komandas un klubi var saņemt finansējumu, tostarp arī individuāli sportisti, tos izmantot vajadzētu visiem, jo arī šie noteikumi, pēc kuriem mēs būtībā šo finansējumu varam piesaistīt, ir visiem vienādi, visiem ir skaidri. Protams, atceroties to, ka jēdziens objektīvi ir katras pašvaldības, tostarp Izglītības zinātnes ministrijas ieskatos no gada uz gadu nedaudz atšķirīgs. Tas, ko vēl mēs ieteiktu, runājot par publiskā finansējuma piesaistīšanu, ir domāt par sabiedriskā labuma organizācijām noteikto pienākumu saulaicīgu izpildi, tostarp gada pārskatu sagatavošanu. Tas nedaudz sasaucās arī ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ziņojumā minētiem secinājumiem par to, ka aizvien biežāk mēs redzam, ka finansējuma saņēmēji, tostarp federācijas, nespēja izpildīt tos pienākumus, kas tiek uzlikt attiecībā uz finanšu plūsmas caurspīdīgumu, gada pārskatu iesniegšanu un finanšu izlietojumu. Zinot to, ka sabiedriskā labuma organizācijām šis standarts ir vēl augstāks nekā biedrībām, nodibinājumiem, kas nav sabiedriskā labuma veicēji, jāsaka godīgi, ir īpaši būtiski uzsvērt, ka sabiedriskā labuma organizācijām būtu vēl vairāk jādomā par to, cik laicīgi un cik kvalitīvi viņš šo dokumentāciju sakārto, jo tagad, turpmākajos gados, šim aspektam aizvien vairāk tiks pievērt uzmanību un nav izslēgts, ka arī jaunajos projektu konkursos viens no kritērijiem varētu būt kritērijs, kas norāda to, ka iepriekšējos gados organizācijas, kas ir saņēmušas finansējumu, ir laicīgi nokārtojuši visas pret valsti uzņemtās saistības, tostarp arī šo gadu pārskatu un sagatavošanu un iesniegšanu. Un tāds ceturtais ieteikums no mūsu puses runāja par finansējuma, publiskā finansējuma saņemšanu, ir likt īpaši uzsvaru uz bērnu, jauniešu sportu un tautas sportu. Un ir īpaši tāpēc, ka atbilstoši pamatnostādnēm, politikas pamatnostādnēm, šis mērķis turpmāk finansējuma piešķiršanai, tostarp arī federācijām, klubiem un sportistiem, ir pēc iespējas vairāk no šī finansējuma, kas no valsts puses tiek piešķirts, novirzīt tieši bērnu jauniešu sportam. Un atbilstoši jau šobrīd pastāvošiem uzstādījumam, mēs runājam par 50% no kopējā valsts piešķirtā finansējuma, kas ir jānovirza tieši bērnu un jauniešu sporta aktivitātēm. Tāpēc ņemam vērā to, ka arī nākamajos gados šis punkts aizvien vairāk tiks akcentēts, ir īpaši zinot to, ka iepriekšējā gada pieredze pat pastāvot pietiekoši augstam standartam, jo arī iepriekš tie bija 40%, dažādu galvenokārt tādu regulēšanas, jeb normatīvu aktu problēmu dēļ, līdz galam nebija pilnībā sakārtots, bet mēs redzam to, ka arī tagad jau Izglītības zinātnes ministrija un arī citas saistītās organizācijas aizvien vairāk šim jautājumam pievērš uzmanību un arī uz nākotni skatoties, mēs zinām, ka šī finansējuma piesaistīšana tieši bērnu un jauniešu sportam būs īpaši kritisks aspekts, lai finansējumu saņemtu. Pārējot pie privātiem investoriem, tas varbūt ir pavisam cits segments, un pārējot pie šī segmenta, tas, ko mēs vēlamies uzsvērt, ir, ka ir ļoti būtiski saprast, ka privāto investoru domāšanas modelis, domāju par to, vai viņi vispār piešķirs finansējumu vai iesaistīsies kaut kādā veidā
šajās sporta aktivitātēs ar savu kapitālu ir nedaudz citādāks, kā tas ir valsts un publiskā finansējuma saņemšanas gadījumā. Ja valsts gadījumā mēs runājam par tādām vispārīgām vērtībām, kas ir, piemēram, veselības uzlabošana, sportistās aktivitātes celšana, sportistu iesaiste, jauniešu iesaiste, tad būtībā privāto investoru piesaistes kontekstā runa ir par kaut kāda veida peļņu, komerciālo dzīvotspēju un būtībā peļņu. Ja mēs runājam par to, ko tieši privāti investori meklē, tad pirmkārt tā ir projekta komerciālā dzīvotspēja, proti tas, vai šis projekts, kurā viņi iesaistīsies, var radīt stabilus ienākumus paredzamā nākotnē. Šeit, laikam, akcents ir uz to, ko nozīmē paredzamā nākotnē. Tas nenozīmē, ka projektiem jāspēj radīt peļņu gadu, 2, 3, 4 gadu ietveros. Katrā konkrētā projektā atkarībā no tā, kas būs investors, kas nāks ar savu privāto kapitālu, šie paredzamās nākotnes, šī paredzamā nākotnes definīcija var būt dažāda. Varbūt gadījumi, kuros paredzamā nākotne var nozīmēt arī 10 un vairāk gadus, bet vismaz jau sākotnēji ir zināms, ka ir kaut kāds plāns, kas parāda, ka šie stabili ienākumi šajā ilgākā laika periodā tiks saņemti un tiks izpildīti. Otrakārt, runa ir par zīmola potenciālu, proti to, vai šis konkrētais sporta veids, šī komanda, kas tiks atbalstīta, sportists kā tāds, kā viņa identitāte, kā viņa zīmols, vai ir iespējams to marketēt, vai ir iespējams tirgot šo vērtību, proti šo zīmolu, kas tiek atbalstīts. Mūsdienu sociālo tīklu laikmatā aizvien vairāk un vairāk šīm aspektam tiek pievērsta uzmanība, un ļoti daudz pasaules līmenī, protams, ir dažādi piemēri, kur tas tiek īpaši akcentēts. Tie ir gan futbola klubu kontekstā, gan arī individuāli sportistu kontekstā, bet tie piemēri pietiekoši daudz. Zīmola potenciāls ir viena no tām investors interesējušām lietām, uz kuru ir viegli strādāt un ir vieglāk strādāt nekā tas bija agrāk un ko noteikti var ņemt vērā. Treškārt, īpaši būtiski investoriem ir arī pārvaldības šī kvalitāte, proti vai sportists, jeb organizācija, kurā šis privātais kapitāls varētu tikt piesaistīts, spēja efektīvi rīkoties ar līdzekļiem, proti kā tiek uzraudzīts šis modelis, atbilstoši kam šis finansējums tiks izlietots. Ceturtkārt, tas pēdējais, jeb tāds gala būtiskais kritērijs ir proti šī izejas stratēģija, jeb ko tas nozīmē. Privāto investoru kontekstā tas ir, vai beigās ir kaut kāds konkrēts slēdziens, kas ļaus nonākt pie tā, vai beigās ir kaut kāds konkrēts peļņas ceļš, kas varēs aizvest investoru pie vai nu šīs komandas pārdošanas, vai pie šīs komandas aktīvu pārdošanas, vai pie kāda cita šī izejas ceļa, kur šī sākotnējā peļņa, kas tika konceptualizēta, tiks arī realizēta. Protams, katrā konkrētā sporta veidā šie kritēriji ir relatīvi, var atšķirties, ja mēs runājam par futbolu vai basketbolu, tie būs pavisam citi kritēriji, ja mēs to salīdzinām, piemēram, ar vieglatlētiku, kur ir vairāk runa par kaut kādiem ļoti specifiskiem jau individuāliem sportistiem un to iespējamo atbalstīšanu, tirgošanu, šī zīmola veidošanu. Tas, kas vienmēr ir jāuzsver, tad, ko es iepriekš minēju, šī paredzamā nākotne, kad katrā konkrētā projektā, kad mēs runājam par privāto investoru piesaisti, ir jāsaprot, kas ir šī paredzamā nākotne, kurā šim investoram varētu tikt piedāvāta iespēja gūt peļņu. Kas ir vērtības, kurām investori tad pievērš uzmanību, un šis varētu būt arī būtiskākais no šīs prezentācijas slaidiem tieši attiecībās privāto investoru piesaisti. Pirmkārt, tas, vai konkrētiem projektam, kuram tiek meklēts privātā investora kapitāls, ir kaut kāda infrastruktūra un vai tā ir pieejama. Tad tostarp ir sadarbībās ar pašvaldībām. Proti, ja mēs runājam par kādu konkrētu, futbola komandas atbalstīšanu, ir būtiski, lai šai komandai būtu iespēja piekļūt infrastruktūrai, kuru šī komanda var izmantot, pat ja tā nav tās privātā infrastruktūra, bet, piemēram, sadarbībā ar pašvaldību. Viens no piemēriem. Tas var būt arī jebkurā citā sporta veidā, piemēram, pašās, Siguldas gadījumā mēs runājam par konkrētu trasi, mēs runājam par konkrēta sporta veida atbalstīšanu un privāto investoru piesaisti. Viņiem jāsaprot, vai konkrētajā sporta veidā, konkrētajā vietā, kur šī projekta veidošana ir paredzēta, vai šī infrastruktūra, kas būtībā ir pieejama, ir atbilstoša, vai to iespējams pietiekoši labā veidā uzturēt, audzēt, attīstīt, lai tas būtu kā tāds liels aktīvs, kur turpmāk var izmantot dažādos veidos šīs peļņas, ja ienākumu ģenerēšanai. Otrakārt, kas ir tāds varbūt pat viens no būtiskākajiem aspektiem, par ko vajag domāt gan no komandu perspektīvas, gan no individuālo sporta perspektīvas, ir tad esoša vai potenciāla auditorija. Proti,
cik daudz konkrētajā sporta veidā jau šobrīd ir iesaistīti sportisti un skatītāji, kuriem šis sports interesē, un cik daudz kāda šī auditorija varētu izstīties pēc 1, 2, 3, 5 un 10 gadiem. Proti, cik liela ir interese un cik liela ir iespējamība, ka šo interesi varētu audzēt attiecībā uz konkrēto sporta veidu kādā atkal paredzamā nākotnē. Un runāju par audzēšanu, atkal, protams, ir fokus tieši uz sabiedrības intereses, tad piesaisti klātienē, kas ir konkrēti pasākumi, piemēram, futbola spēlēs, tas būtu apmeklētāju skaits konkrētā futbola spēlē, sociālos tie būs skatījumi dažādiem video, reklāmas materiāliem, visam pārējiem, protams, televīzijā tā būtu arī jau, cik daudz kanālos šīs translācijas tiek nodrošināts un cik liels ir skatītājs skaits tieši pie televīzijas ekrāniem. Tie visi kopā veido ļoti būtisku privātā investora piesaistes kritēriju, jo privātiem investoram ir būtiski saprast to, ka projekts, kurā tiks ieguldīta šī privātā nauda, kaut kādā ziņā var tikt marketēts konkrētai auditorijai, kas vai nu patērēs šo pamatproduktu, kas ir skatīsies šo sportu, atbalstīto sportu, vai arī patērēs arī jau visus šos saucamos papildu produktus, ko var ražot, ne tikai pašu sportu, bet arī dažādi veidi aksesuārus, aktivitātes, mārketingu priekš kādiem konkrētiem sponsoriem un tā tālāk. Proti, auditorija beigās ir viens no šiem pamata kritērijiem, ko privātie investori analizē, lai saprastu, vai viņi vispār ir gatavi ieguldīties un atbalstīt kādu konkrētu sporta veidu. Trešais būtiskais aspekts, kas ir vērtība investoru acīs, un par to ir vērts domāt, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par federāciju, vai par sporta klubu, vai par individuālu sportistu, ir to, cik mūsdienīgi, jeb cik atbilstoši tiek īstenot šī saucamā korporatīvā pārvaldība. Ko tas nozīmē, tā ir, cik caurspīdīgi ir finanšu plūsma, kas tiek uzturēta uzņēmumā vai komandā vai sporta klubā, kāds ir lēmumu pieņemšanas kontroles process un cik ļoti šie lēmumi ir izsekojami. Proti, lai nebūtu tā, ka mēs, investoram ir svarīgi saprast, ka finansējums, kas tiek piešķirts, mēs varam arī sekot līdz šiem lēmumiem, ko konkrētā sabiedrība vai federācija vai biedrība pieņem, lai šo finansējumu izlietotu un arī atbild par šo lēmumu pieņemšanas sekām. Un treškārt, cik ļoti sakārtot ir šī iekšējā dokumentācija, proti, piemēram, sporta klubu, jeb futbola klubu gadījumā, cik ļoti sakārtot ir šī iekšējā dokumentācija, proti, līguma ar treneriem, līguma ar sportistiem, transfēra pieteikumi, dažādie līguma ar sponsoriem, cik ļoti ir sakārtot katra no šīm mazajām niansēm, lai pateikt, ka šī iekšējā kārtība attiecībā uz dokumentu tīrību un uzturēšanu ir pietiekoši skaidra, izsekojama, un atbilstoši mūsdienīgiem korporatīvās pārvaldības principiem. Piektais kritērijs, protams, ir kaut kādu reālu aktīvu vērtības veidošanas iespēju. Un ko es ar to mēģinu pateikt, un varbūt šis formulējums tāds ļoti savā ziņā kokains, bet jāņem vērā, ka katrā konkrētā sporta veidā šie aktīvi var būt dažādi. Ja mēs runājam, piemēram, par to pašu futbolu, futbolā ļoti būtisks aktīvs, ko investori arī novērtē, un viņi apzinās, ka šis aktīvs ir pieejams, un tāpēc mēs runājam ne tikai par reālu aktīvu, bet arī par potenciālu radīt šos aktīvus, ir tostarp talantu eksports, ir tāda talantu jauno sportistu izaudzēšana un tālāka jau pārdošana, ja transfēra tirgus, kurā šo sportistu var nodot kādam citam klubam, par ko tiek saņemta pietiekoši laba atlīdzība, ja šis talants ir pietiekoši labs. Protams, nav daudz sporta veidu, kur šāda veida transferi notiek, un tie ir viens no tiem pamataktīviem, uz ko fokusējās arī klubi, bet atsevišķos sporta veidos šāds te aktīvs eksistē, un par to domājot un to pareizi formulējot un pārdodot arī investoriem, investoru acīs tam var būt ļoti liela nozīme. Otrs elements, kas ir populārs un būtībā ir pieņems visiem sporta veidiem un arī individuāliem sportistiem, ir zīmola attīstīšana. Proti, ar zīmolu mēs runājam nevis konkrēti par kādu konkrētu logotipu vai par kādu preču zīmi, mēs runājam par zīmolu, kas ir saistīts ar konkrēto sportu, ar sporta komandu vai pašu sportistu. Investoriem var būt interese attīstīt arī individuālu sportistu zīmolu, jo, teiksim, atsevišķos sporta veidos, piemēram, tenis ir labs piemērs, kurā pats spēlētājs jau beigās kļūst par šo zīmolu. Un investori, kas iesaistās tostarp lielās sporta kompānijas Nike un Adidas un Puma un citas, viņas redz tos sportistus kā tādus zīmola elementus, ko viņi izmanto, lai tālāk marketētu savus tālākos produktus un pakalpojumus. Protams, tas ir tāds ļoti, ļoti abstrakts piemērs, tie ir piemēri no ārvalstīm, bet arī Latvijā mēs esam redzējuši
ļoti labus piemērus, kur šī zīmola veidošana, zīmola attīstīšana ir tieši tas, kas interesē investoru, jo viņi ļoti labi var sasaistīt savu šo uzņēmumu imidžu, jeb zīmolu ar konkrēto sportistu vai sporta komandu un kopīgi tad iegūt gan viens, gan otrs. Un trešais aspekts ir būtībā sponsoru un partnerību piesaistīšanas potenciāls, ko arī investori ļoti novērtē, jo ir svarīgi, lai ilgākā laika periodā, lielākā attīstības periodā, investors redzētu, ka viņš nebūs vienīgais, kas nāks ar savu finansējumu atbalstīt šo sporta klubu vai sportistu, bet kad arī citiem var tikt pavērtas durvis, lai atbalstītu, veidotu sadarbības un tad šo sadarbības, ja investīciju portfeli palielinātu un tad aptvērt ne tikai šo vienu pamatu investoru, bet arī citus iesaistītos investorus. Un šādi gadījumi ir ļoti daudz redzami tieši individuālajos sporta veidos. Protams, būtisks elements šīs sadarbības iespējas pieejamībā arī tas, vai šīs sadarbības tiek veidotas ar sabiedriskā labuma organizācijām, jo mēs redzam, ka aizvien Latvijā pastāv sabiedriskā labuma organizācija modelis, kurā sabiedriskā labuma organizācijas piesaistot finansējumu ļauj arī finansējuma sniedzējiem iegūt atsevišķus nodokļu atvieglojumus, ja komanda veido sadarbību ar biedrībām, kurām ir šis sabiedriskā labuma organizācijas status, tas var palīdzēt tad labāk pārdot šo potenciālu investoram, šo produktu investoram, lai piesaistītu viņu uzmanību un ģenerētu viņu interesi iesaistīties un ieguldīt savu privāto kapitālu. Un pats pēdējais no punktiem, ko es vēlos uzsvērt, pirmspēdējais ir tāds varbūt ļoti specifisks punkts, bet tas ir jāņem vērā, un tas savā ziņā arī būs būtiski tieši biedrībām. Proti, ir daudzi sporta veidi, kuros, diemžēl, investoriem ir īpaši būtiski, lai konkrētajai sporta komandai vai klubam būtu komercsabiedrības status, kas savā ziņā paliek zem sitiena biedrības, jo biedrībām nākas pārveidot savu darbību, pārnest šo darbību uz komercsabiedrībām, un tā racionalitāte ļoti vienkārši. Tas iemesls kāpēc? Tāpēc, ka ja šis sporta klubs vai komanda ir komercsabiedrība, piemēram, sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai arī akciju sabiedrība, šis ieguldījums, ko privātais investors veids, pirmkārt tiek pakļauts augstākam šīs korporatīvās pārvaldības standartam. Otrkārt, beigās šo aktīvu var arī realizēt, to var pārdot. Protams, sabiedrība var pārdot un tādējādi gūt peļņu. Šī ir tā izejas, šis endgame scenārijs, kurā investors redz to iespēju pat, ja viņš vēlās iziet no šīs investīcijas, ko viņš ir veicis, viņš šo klubu var pārdot un atgūt kaut kādā daļā to, ko viņš ir investējis. Tas ir īpaši populāri tajos sporta veidos, kuros ir iespējams pārdot licences, ja proti piesaistīt licences, un tad tas ir tas pamata aktīvs, ko investors vēlās iegūt. Licences spēlēt kādas konkrētas divīzijas vai līgas līmenī. Par sponsoriem es varbūt pavisam īsi, jo es jūtu, ka es nedaudz arī jau aizrunājos pārāk gari par atsevišķiem citiem jautājumiem, es vēlos pievērsties mārketinga jautājumiem. Pavisam īsi par sponsoriem. Sponsoriem, protams, tas pamata elements savā ziņā saskarās arī ar to, kas ir būtiski investoriem. Tā ir redzamības uzlabošana, proti to, cik ļoti šī reklāma, ko komanda vai individuālais sportists spēs ģenerēt, ja veidot, tad cenšoties pārdot šo sponsora produktu vai pakalpojumu, cik ļoti tā būs, cik ļoti vērtīgi tā būs. Beigās sponsors skatās uz to, cik ļoti šī ieguldījuma atdeve ir augsta vai zema, proti cik ļoti, kā sponsori ieguldīs 1 eiro, pārvērtīsies atpazīstamībā vai peļņā. Ja sponsors iegulda 500 eiro, viņš vēlās saprast, kā viņš atgūs atpakaļ šos 500 eiro, visticamāk pārdodot savu produktu vai pakalpojumu. Tāpēc sportistiem domājot par to, kā piesaistīt sponsors, ir būtiski nefokusēties tikai vienīgi uz naudas lūkšanu, bet arī spēt ģenerēt pietiekoši interesantas idejas un vērtības, pasākumus, dažādas aktivitātes, kas ļaus pārliecināt sponsoru, kad šo aktivitāšu veikšana viņiem ģenerēs, ja ne līdzvērtīgi, tad varbūt pat arī augstāk vai vismaz nedaudz zemākā apmērā, kādā šis sponsors ir sponsorējis konkrēto sportistu vai sporta komandu šo finansējumu atgūšanu. Šis varbūt paliek vairāk priekš prezentācijas. Prezentācija būs pieejama visiem dalībniekiem, es varbūt pārliekšu tālāk jau pie reklāmas ierobežojumiem un būtiskajiem jautājumiem, jo
mūsu laiks tomēr šī webināra ietvaros nedaudz ierobežots. Kāpēc mēs runājam par reklāmu? Tāpēc, ka reklāma savā ziņā vienmēr sasaucās ar to, kas ir būtisks sportā. Un, ja iepriekš pavisam īsti pieskāros sponsoru jautājumam, tad, protams, reklāma ir tas brīdis, kad mēs runājam par sponsoru piesaistīšanu, ko tieši sportists vai komanda var reklamēt un tādējādi iegūt papildus finansējumu, papildus sponsorējumu priekš savām aktivitātēm. Un pavisam īsi tas regulējums Latvijā attiecībā uz reklāmu nav īpaši mainījies pēdējos gados, bet, manuprāt, ir būtiski atgādināt, ka Latvija ir viena no tām Eiropas Savienības valstīm, kurā reklāma ir iespējams definēta visplašākajā iespējamajā veidā. Proti, ar reklāmu tiek saprasts jebkurš saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums, kura nolūks ir veicināt konkrētu preču vai pakalpojumu popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem. Un, ja mēs sekojam šiem izgaismotajiem elementiem reklāmas likuma 1. pantā, tad minētajā definīcijā mēs saprotam, ka būtībā jebkura aktivitāte pakrīt zem reklāmas definīcijas. Reklāmas likuma 3. pants savukārt paredz to, ka reklāmai Latvijā ir jābūt likumīgai. Un atkal, likumīgs nozīmē to, ka tiek ievēroti visi normatīvie tiesību akti, kas nosaka, ko ir iespējams, ko nav iespējams, ko ir jāierobežo reklamējot. Ja mēs runājam par reklāmas izplatīšanu, tad reklāmas likuma 10. pants paredz, ka reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas saturu. Savukārt reklāmas likuma 12. pants paredz, ka reklāmas izplatītājs ir atbildīgs par attiecībās reklāmas saturu tad, ja reklāmas izplatītājs tad uzraugošajai institūcijai nesniedz informāciju par to, kas ir reklāmas devējs. Tad atkal modelis, kādā mēs varam atrast vainīgo par neatbilstošu reklāmas izplatīšanu, arī ir ļoti skaidrs. Primāri atbild reklāmas devējs, jeb persona, kuras interesēs reklāma tiek veidota un izplatīta. Ja nav iespējams identificēt, ja reklāmas izplatītājs nesadarbojas ar uzraudzības iestādi un neidentificē, tad atbild reklāmas izplatītājs. Reklāmas izplatītājs ir jebkura persona, kas izplata reklāmu reklāmas devēja vārdā. Ja mēs runājam par to, kas ir uzraugošās iestādes Latvijā, atbilstoši šobrīd pastāvošiem reklāmas likuma regulējumam, tad ir vairākas iestādes, bet primāri, ja mēs runājam par sporta industriju, tad tas primārais uzraugs ir patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Maksimālā soda sankcija par neatbilstošu reklāmu, tad par reklāmu, kas neatbilst kādai no normatīvo tiesību aktu prasībām, ir soda nauda līdz 14,000 eiro. Tā var tikt piemērot gan reklāmas devējiem, gan reklāmas izplatītājiem, atkarībā no situācijas un konkrētās situācijas ar faktiskiem apstākļiem. Kas ir neatbilstoša reklāma? Neatbilstoša reklāma konceptuāli ir kaut kas ir maldinošs vai pretrunā normatīvo tiesību aktu noteiktajiem ierobežojumiem. Normatīvo aktu ierobežojumi nav noteikti tikai vienīgi reklāmas likumā. Katrā konkrētā produktu kategorijā, ja produktu kategorijā, šie ierobežojumi var būt noteikti konkrētās nozares, normatīvas aktos. Un tad, ja mēs, piemēram, palūkojamies uz azartspēļu nozari, tad azartspēļu reklāmas ierobežojums ir tieši azartspēļu likumā. Ja mēs runājam par enerģijas dzērienu reklāmas ierobežojumiem, tad tie savukārt ir enerģijas dzērienu aprits likumā. Uzturu bagātinātā reklāmas ierobežojumi ir specifiskos noteikumos uzturu bagātinātājiem. Un, attiecīgi, būtībā jebkurā šajā kontrolētajā pakalpojumu vai preču veidā šis ierobežojums vai ierobežojumi būs paredzēti tieši tos konkrēto nozaru regulējušos aktos. Un kā mēs vēlamies pieskarties tieši šodienas semināru ietvaros, jo mēs zinām, ka azartspēļu reklāmai ir īpaši būtiska loma sporta industrijas kontekstā, ir tieši azartspēļu reklāma. Un pirmais tāds pamata apgalvojums, jeb norāde, kas ir būtiska, ir regulējums Latvijā nav mainījies. Proti, azartspēļu un izložu likuma 41. panta 5. daļa, kā vēsturiski ir paredzējis to, ka azartspēles nedrīkst reklamēt, aizvien to arī paredz. Tas, kas Latvijā šobrīd ir tas galvenais problēma elements, kāpēc mēs aizvien redzam ļoti daudz reklāmu, tieši azartspēļu reklāmu, ir tas, ka patērētāju tiesību aizsardzības centrs publiski savā nostājā pateicis to, ka azartspēļu reklāmas kontrole netiek uzskatīta par prioritāti. Tas nenozīmē, ka azartspēļu reklāma ir atbilstoša to, ko mēs redzam šobrīd jau arī ļoti plaši, gan digitālajos, gan vidas reklāmas stendos. Tas nenozīmē, ka šī reklāma ir atbilstoša, vienkārši uzraugošā institūcija pateikusi, ka viņi nevēlās šo reklāmu kontrolēt.
Tas nozīmē, ka jebkurā brīdī, kurā uzraudzības iestādē mainītos šī pieeja, ja viņi, teiksim, izdomā, ka viņi šobrīd uzskata to par prioritāti, jau šobrīd atbilstoši normatīviem tiesību aktu regulējumam ļoti plaši, jo tad, šie reklāmas materiāli, kas ir redzēti gan digitālajos, gan vidas reklāmas stendos, jau būtu visticamāk tiktu atzīt par neatbilstošu reklāmu un rezultātos naudas sodos gan reklāmas devējiem, gan reklāmas izplatītājiem. Kas ir būtiski, runājot par azartspēļu reklāmas izmaiņām, un es to uzsveru tieši tāpēc, ka mēs zinām, ka plānojot budžetus, plānojot sadarbības, parasti šie līgumi tiek slēgti uz visu sezonu, uz visu gadu, tāpēc ir svarīgi paturēt prātā, ka normatīvu aktu regulējumam mainoties, tad ir nepieciešams arī mainīt šīs sadarbības līgumus un sadarbības, kas ir veidotas starp dažādajām sponsoru un sporta komandu pusēm, vienkārši īstajā laikā, īstajā vietā. Un zinot to, ka azartspēļu likumā ir paredzēts veikt diezgan apjomīgas izmaiņas, es jau šobrīd vēlos akcentēt to, kas ir šīs pamat izmaiņas, kas visticamāk 2025. gada nogalē arī stāsies spēkā. Pēc būtības netiks paplašināts azartspēļu reklāmas šis ierobežojums, tas patiesībā tiks padarīts šaurāks. Proti tiks noteikti konkrēti atļautie reklāmu veidi, saglabājot šo vispārīgo aizliegumu, kas jau tagad ir paredzēts azartspēļu un izložu likumā. Tas, kas tiks mainīts Latvijā, būtībā būs ir uzskaitīts turpmāk šī slaida atzīmētajās dzeltenajās vietās. Pirmkārt, varēs izplatīt Latvijas Republikā licencētu totalizatoru un derību organizētāja reģistrēto figurālo preču zīmi, pirmkārt atzīto sporta federāciju organizēto pilngadīgo sportistu sporta sacensībās un to norises vietās, otrkārt pilngadīgo sportistu sporta sacensību sporta klubu līguma nosaukumos, treškārt sporta organizāciju un pilngadīgo sportistu sponsorēšanas paziņojumos un ceturtkārt pilngadīgo sportistu sporta formās, inventārā un atribūtikā. Tad šie būs vienīgie atļautie azartspēļu reklāmas piemēri, kuros varēs izmantot azartspēļu elementus, jeb azartspēļu reklāmu, lai kaut kādā ziņā reklamētu šos pakalpojumus. Viss pārējais, ko arī jau mēs šobrīd redzam, faktiski tiks aizliegts. Tas, kas mainīsies šī pieeja nozares regulācijai, jo turpmāk regulators, ja uzraugs vairs nebūs patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kurš ir publiski pateicis, ka nevēlās kontrolēt azartspēļu reklāmu, tā nav viņu prioritāte. Turpmāk šo uzraudzību veiks izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, kura ir ļoti skaidri norādījis to, ka viņi agresīvi, asi un nopietni pievērsīsies šīs reklāmas nozares kontrolēšanai. Tā kā gatavojamies, visticamāk, šī gada ietvaros līdz nogalēji šīs izmaiņas stāsies spēkā un šī pieeja, kas šobrīd pastāv, kad šī reklāma netiek kontrolēta, faktiski arī beigsies. Ar to es arī vēlos noslēgt šo sadaļu par investoru piesaistes jautājumiem un mārketinga jautājumiem un dot vārdu savam kolēģim Arnoldam Mikānam, kurš pievērsīsies jautājumiem par nodokļiem un sportu. Paldies! Sveiki vēlreiz visiem! Mans vārds ir Arnolds Mikāns, un es jums šodien pastāstīšu par nodokļiem un par to, kā nodokļi ietekmē sportistu ienākumus. Tieši ienākums, kas gūti ir ārvalstī. Tātad šodien mēs apskatīsim tādu tēmu, kas ir nodokļu rezidence, kādi ir nodokļu rezidences kritēriji, kas ir galvenie riski ar šo saistīti, un arī praktiskus piemērus par dažādiem ienākumu veidiem un nodokļu piemērošanu. Kā arī pašās beigās būs piemērs par to, kā tiek iegūta attiecīgi nodokļu rezidenta laika griezuma. Tātad nodokļu rezidence nosaka, kurai valstī tiesības piemērot nodokļus personas vispasaules ienākumiem attiecīgi. Kuras valsts nodokļu likme tiks piemērota personas ienākumam. Parasti to nosaka pēc personas uzturēšanās dienu skaita šī valstī, dzīvesvietas vai ekonomiskajām saitēm ar šo valsti. Bet katrai valstī var būt šie kritēriji atšķirties. Ja šis jautājums nav pareizi izvērtēts, tad var rasties situācija, ka vairākas valsts vienlaicīgi viena persona uzskata par nodokļu rezidenci. Un tādēļ, ja izprot šo kas ir ietekmējušie faktori rezidents iegūšanai, tad ir iespējams izvairīties no dubultās rezidents un ar to saistītajām problēmām, kas var beigties ar nodokļu uzrēķinu.
Tātad nodokļu rezidence parasti tiek noteikta pēc dienu uzturēšanās šīs skaita valstī, kas ir standartā sastopams 183 dienas. Pastāvīgā dzīvesvieta šajā valstī, tas būtu, piemēram, ilgtermiņa īre, nekustamais īpašums, bieža uzturēšanās, vai arī vitālo interešu centrs, ka, piemēram, šajā valstī persona ir ģimene, darbs, aktīvi, vai arī pat vēl sociālais centrs, kur viņa mēdz uzturēties pārsvarā. Kas ir jāņem vērā, ka šīs 183 dienas nav kā galvenais kritērijs. Pastāv arī daudzi citi šie te atsevišķām valstīm, piemēram, Amerikas Savienotās valstis, kā viena tāda izmanto pilsonības kritēriju. Attiecīgi, ja tu esi Amerikas Savienoto valstu pilsonis vai zaļās kartes turētājs, tad Amerikas Savienotās valstis uzskatīs personu par nodokļu rezidentu. Un tātad vienīgais veids, kā atbrīvoties, būtu no šāda veida rezidents, būtu arī atteikties no pilsonības. Citām valstīm liek lielāku uzskatu tieši uz šo te vitālo interešu centru, kā piemēram Austrālija, kas ļoti vērtē to, kāds ir personas nodoms atrasties šajā valstī. Bet ir arī valstis, kā piemēram Īrija, kas nosaka tieši šo te dienu skaitu kā prioritāru uzskatu. Tāpēc nākošajā slaidā mēs apskatīsim šeit piemēri par 3 valstu šie te noteikumi, lai iegūtu šo te nodokļu rezidenci. Un, piemēram, kā redzam, apvienotie Arābu Emirāti ir noteikuši diezgan juridiskus un vienkārši izpildām šos te kritērijus. Viņiem ir attiecīgi vai jāuzturās valstī, vai jābūt darba līgumam un noteiktai dzīvesvietai, un tad attiecīgi var ātrāk personu iegūt šo te nodokļu rezidenci. Šveice ir vairāk aizgājusi prom no šī dienu skaita vai šādiem kritērijiem, bet viņa vairāk koncentrējas šo te nodomu personai palikt šajā valstī. Kāds ir viņas mērķis ar šo te valstī. Bet, piemēram, arī, ja persona dzīvo blakus valstī un strādā Šveicē, tad šo viņi neņem kā tādu vērā. Itālija, kā redzam, ir tomēr piegājusi ļoti konkrēti ar 183 dienām un ar noteiktiem šiem te reģistrācijas vai arī interešu centra kritērijiem. Kas ar Itāliju varētu būt interesants, piemēram, ja persona ir bijusi Itālijas nodokļu rezidents un reģistrēta, piemēram, šajā iedzīvotāja reģistrēta un pārvāc uz citu valsti. Piemēram, ja kaut laiku uzskata, ka ir šī jaunās valsts nodokļu rezidents, tad tomēr rasta situācija, ka Itālija uzskata šo personu projām par nodokļu rezidentu, jo izpildījies ir šis kritērijs, piemēram, persona 183 dienas reģistrēta Itālijas iedzīvotāja reģistrā. Tātad šī dažādā uzskats, kas ir sastopams, var radīt diezgan būtiskus riskus, ja netiek pareizi pārvaldīts šis jautājums. Tāpēc būtiskākie riski būtu tieši saskapties ar rezidences strīdiem. Tad, kad persona, piemēram, ir pārāk ilgi uzturās kādā valstī, vai viņai sāk veidoties aktīvi, vai sāk veidoties piesaist ar šo valsti, tad jau nodokļu administrācija var sākt uzskatīt šo personu par rezidentu un jau sākt uzskatīt to, ka viņai ir tiesības ieturēt nodokļus no šiem te ienākumiem. Latvijā arī mums ir šādi gadījumi bijuši, kā piemēram ir bijis, kad persona, kur guva ienākumus Īrijā, viņai bija, attiecīgi viņa Latvijā bija paņēmusi par kredītu, viņai bija Latvijā ģimene, un viņa tad bija piegādājusies nekustamo īpašumu, un dēļ šiem te faktiem valsts dienests uzskatīja šo personu par Latvijas nodokļu rezidentu. Un tas šis nonākot līdz augstākajai tiesai, tomēr beigās tiesa norādīja to, ka viņi nav uzskatām jau šajā laika periodā, par kuru līdz vēlās veids pārbaudi, persona ir uzskatām par nodokļu rezidentu šajā Īrijā, jo izpildās visi šie faktiskie nosacījumi par pastāvīgo dzīvesvietu un saistību. Un tas, ka tomēr persona ir tā kā šeit kaut kādā aktīva, vēl nenorāda uz to. Tomēr, ja šī persona nevarētu šo te pierādīt, tad varētu rasties situācija, kad tomēr
tiesa pievienojas valsts ieņēmuma dienesta viedoklim, un persona tiek uzskatīta par nodokļu rezidentu Latvijā. Šāda lieta mums arī ir bijusi Latvijā pieejama situācija tāda, kur persona vēlējās, lai viņu atzīst par Polijas nodokļu rezidentu, norādot, ka viņam tur ir ekonomiskās saites un ģimene ir Polijā, bet tomēr viņš, piemēram, tiesvedības procesā pašā valsts ieņēmuma dienestā neiesniedz pierādījumu par to, kas norādītu šo rezidents esamību. Kā rezultātā tiesa pievienās valsts ieņēmuma dienesta uzskatām un šo personu atzina par Latvijas rezidents. Papildus arī bija tas, ka persona uzskatīja to, ka tas būtu nodokļu administrācijas pienākums noskaidrot šādu informāciju, bet tā tas nav. Tad arī no tāda nodokļu rezidents jautājumiem, kas gluži nebūtu saistīts ar rezidents strīdiem, būtu tieši persona ir nodokļu rezidents kādā valstī, bet viņi nav pietiekami informēti par pienākumiem, kas izriet no šīs rezidents fakta, piemēram, deklarāciju iesniegšana, nodokļu saistības vai kādas citas formālas prasības. Un tad kā pēdējais ir gluži vairāk attiecināts uz juridiskajām personām, ja fiziskā persona, piemēram, izmanto juridisko personu, lai novirzītu ienākumus. Tad valsts ieņēmuma dienests arī, piemēram, šādus ienākumus var atzīt par to, ka piekritīgi ir Latvijai, jo līdzīgi kā fiziskām personām, arī juridiskām personām ir šie noteikšanas kritēriji rezidents. Tas, piemēram, būtu, ja Latvijas rezidents atver uzņēmumu kādā citā valstī, bet viss notiek no Latvijas, viss pārvaldība uzņēmuma un pat persona būdama valdē atrodas Latvijā, tad šeit izpildīsies tie rezidents kritēriji un persona tiks atzīta par šo rezidentu un attiecīgi visām tām izvietošajām nodokļu sekām. Tā kā viena no šādiem rezidents nosacījumiem ir tas, ka pastāv nodokļu konvencijas, kas arī aizsargā personu nodokļu rezidentu no tā, kad personai tiks piemērot divkāršie nodokļi. Nodokļu konvencijas pašas par sevi regulēja attiecīgi, kādiem noteiktiem ienākumu veidiem tiek piemēroti nodokļi. Bet tomēr, ja vairākas valsts uzskata, ka viņi attiecīgi ir šie rezidenti dažādās valstīs personi, tad tiek vērtēti prioritāri šie kritēriji attiecīgi no pirmā līdz pēdējiem. Ja mēs protams pirmais, tad otrais un tā līdz lejai. Un tad tiek vērtēts tieši šis faktiskais, tas pastāvīgā dzīves vietas, kur šī persona visvairāk uzturās. Bet ir arī situācijas, kur, piemēram, nodokļu konvencijas starp valstīm nav noslēgtas. Un šāda arī mums ir bijusi Latvijā lieta. Ja starp valstīm šīs konvencijas nav noslēgtas, tad pastāv iespēja, ka šim ienākumam piemērot nodokļus abās valstīs. Un ka arī nav šis iepriekš minētais jau strīdu risināšanas mehānisms. Bet Latvijā šāda situācija mums ir bijusi, kā es minēju. Latvijas tiesa atzinusi to, ka ja nepastāv konvencija, tad attiecīgi rezidents kritēriju izvērtējumi ir pēc nacionālajiem likumiem, kas ir Latvijā nocerto. Un šajā lietā tiesa atzina, ka persona nav bijusi Latvijas rezidents, un attiecīgi Latvijai nav bijis pienākums, nav bijis tiesības aplikt šo ienākumu ar nodokli. Šajā lietā persona ļoti izpildījis visas prasības, kas bija nepieciešams likumā, lai atteiktos no nodokļu rezidences un spēja to pierādīt, ka viņas šis vitālais interešu centrs un viss atrodas. Šajā situācijā bija Kosovā tieši. Šim ienākumam, piemēram, ko viņi ieguva, Kosovā netika piemērot nodokļi, bet neskatoties uz to, ka netika piemērot nodokļi, tā bija šis valsts brīva izvēle, piemērot vai nepiemērot. Tādēļ, un neskatoties to arī, tika atzīts par nodokļu rezidentu tur, nevis Latvijā. Tad, izskatot šos riskus, tagad pāriesim varbūt uz praktiskāku sadaļu, kurā mēs parunāsim par dažādiem ienākumu veidiem, ko var saņemt, piemēram, sportists. Sportists var saņemt algas, balvas, ienākumus no dažādiem šoviem, arī sponsoru un reklāmas līgumiem. Kā pirmais ar algām ir diezgan konkrēti, ja
šis te līgums, darba līgums ar kādu klubu ir noslēgts ar Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas valsti, tad šai personai nodokļi tiek maksāti šajā valstī, kur tiek izmaksāta alga, un arī, piemēram, nav jāiesniedz deklarācijas, ja šie alga ir vienīgie ienākumi. Bet, ja šis te notiek ārpus Eiropas Savienības, tad, ja un starp šo valstu, piemēram, Latvijai noslēgta nodokļu konvencija, tad persona, būdams Latvijas rezidents, piemēram, arī tiek maksāt nodokļu šajā te valstī, kur alga tiek izmaksāta par atrodas. Bet, toties, viņai būs jāiesniedz nodokļu deklarācija. Praksē vēl varbūt arī citi izņēmumi par šo te, ja, piemēram, valsts nepiemēro iedzīvotāju nodokļu, tad var gadīties, ka šeit ir tā, ka nodokļus izmaksāts ir ārvalstīs, tad nodokļus jāmaksā Latvijā. Bet tas jāvērtē katrā konkrētajā situācijā atsevišķi. Praksē ir piedzīvotas arī situācijas, kā valsts ieņem dienests personai vienkārši uzdod jautājumus par gūtajiem ienākumiem. Tiecīgi, mēs redzam, ka ir gūts ienākums, vai varat izskaidrot, kas tas tāds ir. Un, attiecīgi, šeit būtu jāsagatavo paskaidrojums ar visiem ienākumu izcelsmes dokumentiem un par to, ka šis ienākums saistīts ar šo te darbu ārzemju klubu. Bet, kā mēs redzam otrā punkta, ja persona māja nodokļu rezidenci uz šo te valsts, kur viņi arī spēlēs un uzturēsies, tad attiecīgi Latvijai vairs nav nekādu šo te nodokļu prasību tiesību un saistības pret šo te cilvēku. Nākošais būtu tieši balvas. Balvas ir īpaši atrunāt šis te ienākumu veids un attiecīgi, ja tās tiktu iegūtas valstī, kur zemāks iedzīvotāju ienākumu nodokļu likme, tad ienākums tiek arī attiecīgi ieturēts šajā te valstī, kur notiek turnīrs, un ja šis ienākumu nodoklis tiek ieturēts turnīrs, un attiecīgi nodoklis ir samaksāts mazāks nekā to parāda Latvija, tad Latvijā ir jāpiemaksā šī te starpība. Bet situācijā, ja, kur, kā redzam 4. punktā, ja šis iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir lielāks nekā Latvijā, tad nav jāiesniedz šī te jāpasaka starpība, jo tāda nav, bet arī pārmaksu nevar atgūt. Ar šova ienākumiem, piemēram, tādā cīņu šovā vai tam līdzīgi, kad, piemēram, tiek parakstīts ar kādu ārzemju komerciālu sporta organizāciju, līdzīgi kā ar šim te balvu fondiem ienākumi par sportistu darbu tiek ieturēti šajā te valstī, kur notiek šis te šovs. Kā gadījumā šajā piemērā tad būtu, ja ir līgums parakstīts Lietuvā, šovs notiek Igaunijā, tad iedzīvotāju jāmaksā Igaunijā. Un par sportu un reklāmām, attiecīgi, ja tiek parakstīts Latvijas rezidents parakstā līgumu ārvalstniekiem, tas ir atkarīgs no līguma un likuma nosacījumiem. Ja jāvērtē ir gan tās valsts, likums, ja piemēram nosaka iet nodokli, tad būtu attiecīgi izvērtēt tos nodokļu kredītus, ko attiecīgi persona var izmantot pēc tam, lai samazinātu Latvijā maksājumā nodokļu apmēru, vai arī, ja ir otrādāk, piemēram, Latvijas uzņēmums sadarbībā ar kādu ārzemju uzņēmumu, vai nevis ar ārzemju, bet ar kādu ārzemju sportistu, viņš šim te sportistam izmaksāto naudu būtu jāvērt arī pēc tā, kādā statusā ir šis te pats sportists. Vai sportists ir vienkārši persona, vai viņš ir pašnodarbinātais, vai šie ienākumi tiek izmaksāti caur juridisko personu, vai šī juridiskā persona ir attiecīgi, kurā valstī viņi ir reģistrēti. Piemēram, ja tiek izmaksāti līdzekļi vienkārši personai, tad Latvijā ir jāietur nodoklis. Ja persona, piemēram, ir saimnieciskās darbības veicējs savā valstī un spēja izsniegt šo te nodokļu certifikātu no šīs valsts, tad persona pati ir atbildīga par saviem nodokļiem un šo te var maksāt savā rezidents valstī. Ar juridiskām personām, kā es minēju, ir noteikti izņēmumi, par kuriem ir jāietur Latvijā šeit, bet kopumā tad tie būtu biznesa izmaksas. Tātad pēdējā noslēgumā ir vienkārši pārskats par to, kā persona iegūstu nodokļu rezidents. Attiecīgi, tas nav tā, ka mēs šodien ierodamies valstī un rīt mēs
būt nodokļu rezidenci valstī. Kā piemēram, šeit izmantoju apvienotās Arābu Emirātus, no kuriem mēs jau redzējām iepriekš tādu, ka viņi diezgan formāli šie nosacījumi viegli izpildām. Tiek parakstīts, janvārī tiek parakstīts darba līgums, iesniegts šie visi pieteikumi rezidents apliecībai, kā pamats būtu tas, ka šeit ir tas darba līgums arī pēc kā 3 līdz 6 nedēļām aptuveni atkarīgs no tā, kāda ir informācijas vai kāds vienkārši temps ir, tiek saņemta šī rezidents apliecība un noteiktā pārcelšanās uz apvienotiem Arābu Emirātiem. Un no šī brīža, no pārcelšanas brīža sāk skaitīties šie te rezidents kritēriji, attiecīgi vai nu 90 vai 183 dienas, atkarībā no mērķa. Bet no šajā gadījumā mēs paņēmām šo te, kad ir 90 dienas, jo izpildās šie te 2 kritēriji par darbu un pastāvīgu šo te dzīves vietu. Un tātad, jau jūnijā tiek sasniegts šis te minimālais 90 dienu skaits, un attiecīgi persona jau var postēt kā nodokļu rezidents. Pēc tam jau viņi var pieteikties apvienotā Arābu Emirātu nodokļu rezidents certifikātu, un ko jau pēc tam var tālāk izmantot, lai paziņot par atteikšanos no Latvijas nodokļu rezidents. Tātad kopumā tas aizņemtu arī īsākajā periodā, tas aizņemtu 6 līdz 7 mēnešus tikai, lai iegūtu šo te faktu. Un jā, paldies, tas arī no mans puses viss būtu. Jā, paldies Arno par to daļu attiecībā uz nodokļiem sportu. Mēs centāmies šī webināra ietvaros aplūkot tās 3 diezgan plašus tematus, bet viss saistībā ar sportu. Ir viennozīmīgi skaidrs, ka katrā no tiem mēs varam diskutēt un izvērst šos skaidrojumus dažādos virzienos. Šī industrija ir pietiekoši specifiski, pietiekoši starpdisciplināra. Tie piemēri ir iespējami gan investoru piesaistes kontekstā, gan mārketinga jautājumu kontekstā, gan nodokļu kontekstā. Un tās situācijas arī ir iespējams ļoti dažādas. Apzinoties šos apstākļus, ja jums ir kādi specifiski jautājumi, mēs labprāt atbildēsim jautājumiem šobrīd. Ja jums šo jautājumu nebūs, nekas nekautrēties, ja jums tāda rodās, jūs varat droši tos arī atsūtīt mums pēc šī webināra elektroniskā veidā. Kā jau sākumā minēju, mēs ļausim jums piekļūt šī webināra ierakstam, kas šī saite uz webināra ieraksts tiks nosūtīta jums katram individuāli. Tāpat arī katram jums individuāli būs pieejama arī šī webināra prezentācija. Varbūt atsevišķus jautājumus mēs līdz galām neizvērsām, atsevišķus slaidi varbūt vēl vairāk ļauj jums saprast to problemātiku katrā no šiem tematiem, kurus mēs šodien apskatījām. Ja jautājumi nebūs, tad mēs arī jums atradīsimies, pagaidīsim varbūt pāris minūtes, ja kāds jautājums tiek ierakstīts. Jā. Pirmais jautājums ir jautājums par plānotajām izmaiņām. Kas noteiks, kā būs atļauts likt logo uz pilngadīgo sportistu sporta formām? Kā būs gadījumos, kad profesionālajā līgā spēlēs nepilngadīga persona? Viņām būs nepieciešama cita forma? Patiesībā, jā, ļoti labs jautājums. Protams, pirmkārt, jebkuram šādam ierobežojumam, kas pasaka konkrētas atļautās vai arī konkrētas aizliegtās lietas reklāmas jomā, ir jāpieiet ļoti šauri. Proti, ja ierobežojums paredz, ka drīkst tikai un vienīgi uz pilngadīgo sportistu formām, tad pareizi, kā jūs savā jautājumā formulējat, visticamāk būs būtiski, ka šis logo ir tikai un vienīgi uz pilngadīgas sportistu sporta formas. Tas nevarēs attiekties uz nepilngadīgas sportistu sporta formas. Faktiski, jā, viņam būs nepieciešama cita forma. Tā noteikti būs pozīcija, kuru ieņems regulators, jeb izlaižu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, jo viņi sekos likumā gramatiski formulētajiem šim te ierobežojumam. Drīkst logo būt tikai un vienīgi uz pilngadīgo sportistu formām, inventāra sports formām, inventāra un jā. Tad jautājums par Izglītības un zinātnes ministrijas konkursa nolikumu kritēriju pirmo punktu. Un pirmais punkts pasākumu pieejamību dažādām mērķa auditorijām. 5 punkti tiek piešķirti par pasākumu pieejamību dažādām
Auditoriem pielāgojot atbilstošu pasākumu programmu, 4 punkti tiek piešķirti pasākums pieejams bez vecuma vai dzimuma ierobežojuma, 2 punkti tiek piešķirti pasākums pieejams tikai konkrētiem mērķa auditoriem. Jautājums. Kā jūs vērtējat, kas ir konkrēta mērķa auditorija un kas dažādas mērķa auditorijas? Vai kopumā šāds definējums nav pārāk nekonkrēts un subjektīvs? Manuprāt, jebkura auditorija, kas ir definēta, ir konkrēta. Piemēram, ja mērķa auditorija ir meitenes un zēni vecumā no 12 līdz 19 gadiem, turklāt tiek vērtēta dažādas vecuma grupas. Tā ir konkrēta, bet vienlaikus dažāda. Jā, es pilnībā piekrītu, ka attiecībā uz kritērijiem, kuri ir tā noformulēti, kā bija šī gada Izglītības zinātnes ministrijas konkursa nolikuma kritērija pirmajā punktā, tie nav līdz galam skaidri. Proti, var būt dažādas interpretācijas par to, kā Izglītības zinātnes ministrija, kas arī vērtē šos projektu pieteikumus, uz šo konkrēto kritēriju skatās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir iespējams, protams, panākt, un ka šie kritēriji tiek mainīti, sūdzoties par nolikuma neatbilstību. Tas ir iespējams. Šādas situācijas ir bijušas arī citos gadījumos, kad valsts finansējums tiek piešķirts pamatoties uz konkursa noteikumu, jeb nolikuma pamata. Primāri, protams, finansējums, ja netiek saņemts finansējuma nesaņēmējs sūdzās tieši par lēmumu, ar kuru šis finansējums netiek piešķirts, tad teorētiski ir iespējams sūdzēties arī par nolikuma prasībām, norādot to, ka atsevišķi punkti nav bijuši pietiekoši skaidri, un lūdzot tos koriģēt. Tas ir iespējams, bet tā ir ļoti juridiski sarežģīta konstrukcija, kur nevienmēr materializējās kaut kāda reāla rezultāta. Tas, kas ir varbūt tāds vienīgais mans objektīvais komentārs par šo jautājumu, ir tāds, ka jā, interpretācijas ir dažādas, par ko ir vērts runāt, tāpēc ar Izglītības zinātnes ministriju, lai jau viņiem pirms šī konkursa izsludināšanas, nākamā konkursa izsludināšanas, būtu iespēja novērst tās pretrunas, kas šobrīd mums ir Izglītības zinātnes ministrijas konkursu kritēriju piemērošanas kontekstā. Lai gadījumā, kad būs šie lēmumi, kas varbūt kādai pusē nebūs labvēlīgi, izvairītos no strīdiem, kuros šī puse šos lēmumus pārsūdz administratīvajā rajona tiesā un cīnās, lai parādītu to, ka tieši viņa interpretācija bija pareizāka nekā tā, kuru Izglītības zinātnes ministrija ir uzstādījusi kā to primāro interpretāciju. Vēl viens jautājums. Jautājums par sabiedriskā labuma organizācijām PVN. Vidu uzstāja, ka sabiedriskā labuma organizācijām priekšnodoklī būtu atskaitāmi tikai 25%. Vai tas tā ir un kāpēc? Ļoti tehnisks jautājums. Es domāju, ka šo jautājumu mēs varam atbildēt arī rakstveidā, visticamāk pēc semināra. Parasti gan jāsaka, ka ja vids uzstājas to, ka sabiedriskā organizācijām kaut kas priekšnodoklī ir jāatskaita, tad visticamāk tā ir tā viņa pozīcija. Bet, protams, tas ir tāds pirmšķietams mans secinājums, bet mēs varam pastīties precīzi un uz to atbildēt arī atbilstoši arī nodokļu specifiskam regulējumam. Tā, jautājums. Vai pašvaldību dibināto sporta skolu juridiskais status, tad pašvaldības iestāde neliek būtiskus šķēršļus privāto sponsoru piesaistīt konkrētu pašvaldību sporta skolām? Jā, mēs atbildēsim secīgi, jo tad ir vēl arī citi papildus jautājumi. Jā, uz pirmo jautājumu atbildi ir jā, tas ir zināms šķērslis, lai piesaistītu privāto sponsoru. Bet atkal jādomā par to, kādā kontekstā mēs šo privāto sponsoru vēlamies piesaistīt. Ja mēs runājam par kaut kādu ļoti specifisku finansēšanas projektu, kurā tieši, piemēram, tiek veidota konkrēta infrastruktūra, es nedomāju, ka tā ir problēma, jo tas ir gala mērķis gan investoram, gan arī pašvaldības iestādē, šajā gadījumā sporta skolē, ir veidot kaut ko kopīgi, kaut kādu sporta bāzi, kaut kādu infrastruktūras projektu, kurā arī investori iesaiste ir pietiekoši racionāli un arī viņiem interesējoša. Ja runa ir par kādu tīro finansējumu piešķiršanu, lai gūtu peļņu, protams, tas nav tas virziens, kurā mēs skatāmies un kurā investors būs ieinteresēts, ka sporta skola kā subjekts, kas saņem šo finansējumu, to izlietos, viņa iespējas to aktīvi kaut kādā veidā apaudzēt un tālāk pārdot ir ievērojami samazināts, ja mēs to teiksim salīdzinām ar situāciju, kurā mēs runājam par sporta klubu, kuru iespējams kā komerces sabiedrība var apaudzēt, veidot dažādās perspektīvās un vēlāk varbūt pat arī pārdot kā tādu gala risinājumu. Vai nebūtu jārosina kāds īpašs regulējums, ka privātais kapitāls var gludāk nonākt jaunatnes sportā? Manuprāt, nē. Tiešais jautājums būtu tāds, ka nē. Regulējums par to, kā lai finansējums nonāk no privātiem investoriem, šis privātais kapitāls tiek piesaistīts, jo mazāk tas tiek regulēts, jo vieglāk tam ir arī ieplūst šajā publiskajā sektorā. Tas, kas varbūt varētu nākt par labu, ir vienkārši kaut kādā ziņā
mainīt tos statusus esošiem finansējuma saņēmējiem, lai vieglāk piesaistītu privātos investorus. Būtu jādomā par to, kā biedrības, kas nereti ir saistīts arī pašvaldībām, tiek pārveidots par kaut kādu atsevišķu korporatīvu veidojumu, kurā privātā kapitāla tad šī ienākšana būtu vienkāršāka. Kā salāgot šīs nepieciešamības intereses tā, lai jaunatnes sportā ieplūst vairāk sponsoru naudas, bet uz tā rēķina nepieaugt korupcijas riski? Es domāju, ka tas gala secinājums par to, kā salāgot šīs nepieciešamības un intereses ir un piesaistīt vairāk sponsoru naudas ir paslēpies tādā arī ļoti plašā tematā un plašā jautājumā, bet ir kā sabalansēt gan sporta, jeb jauniešu, tad sporta šī finansējuma izlietošanas intereses ar to, ko vēlās investori. Un tas, kas ir zināms, un tas tā vienmēr ir bijis, šī industrija pat pēc būtības ir ļoti politizēta. Tā ir ļoti zinot to, ka tu daudz parādās šis publiskais finansējums, tā ir pietiekuši politizēta industrija nozare, kurā no šiem riskiem pilnībā izvairīties nevarēs nekad. Bet tas, ko var darīt, ir vienkārši pēc iespējas veicināt to sabiedrības grupu, kas vēlās šo finansējumu saņemt, interešu ievērošanu, un arī tās sabiedrības grupas, kas vēlās šo finansējumu piešķirt, interešu ievērošanu. Mēs zinām to, ka investori, kas vēlās šīs investīcijas piešķirt, tostarp arī sponsorēt, viņu gala mērķis jau, protams, ir tādi altruismu projekti, kuros finansējumu piešķirējs tikai tāpēc, ka pats ir milzīgs fanāts par konkrēto sporta veidu, ir gatavs šo savu finansējumu piešķirt un nedomā par to peļņas pusi, bet tādā klasiskā modelī investora vēlme un sponsora vēlme iesaistīties konkrētās aktivitātēs ir saistīta arī ar vēlmi pašam savu biznesu, ja pašam savu šo te finansiālo interesi apmierināt kaut kādā veidā veicinot pieprasījumu un pieprasījumu pēc viņa paša pārdotajiem pakalpojumiem vai precēm. Tā ka šīs intereses vienmēr būs jābalansē. Nekad nebūs iespējams izvairīties no pilnīgi visiem korupcijas riskiem. Jautājums vairāk par to, kā tie tiek menedžēti, kā mēs kontrolējam to, lai šie korupcijas riski nematerializētos un būtu pietiekoši viegli izsekot gan darbībām, kuras ir veikušas personas, kas ir saņēmušas finansējumu, gan darbībām, kuras ir veikušas personas, kas šo finansējumu sniegušas. Tā būtu tā korporatīvā pārvaldība, ko uzsvēru, ir īpaši attiecībā uz privāto investoru piesaisti. Un tad vēl pēdējais jautājums. Kas var tikt uzskatīti par darba devēja piešķirtajiem labumiem sportistam? Sporta forma, komandējuma izdevuma, sacensību, dalības maksa, medikamenti, ārsta un fizioterapeitu pakalpojumi. Arnold, tev būs viedoklis par šo? Šis arī tāds ļoti diezgan konkrēts, tehnisks jautājums, un par to tur būtu jāapskatās, bet, piemēram, tie būtu saistīti, sitieni, es domāju, ka tie būtu saistīti ar darba devēja izmaksātiem kaut kādiem šiem te, tas arī tiktu iekļauts zem šiem te izdevumiem, kas darba devējiem. Bet tur būtu precīzāk, konkrētā situācija jāapskatās, un varbūt arī tad precīzāk atbildi varētu sagatavot. Ja man šķiet, ka tajā klasiskā gadījumā, ja mēs runājam par sporta formu un komandiem izdevumiem, ja pats uzņēmums, piemēram, piedalās sacensībās, viņi veido savu uzņēmumu komandu, uzņēmums, sporta formas, dalības maksas izdevums parasti norakst. Tas ir tad izdevums, kas saistīts pašu uzņēmumu, ne ar sportistu. Tāpēc tas ir tas labums, ko var piešķirt. Par medikamentiem tas ir ļoti specifisks. To droši varētu pasīties arī pēc semināra, lai pārbaudītu, bet tur nav viņam kāda papildus ierobežojuma. Ir paši arī komandējuma naudas par to, kā ir noteikts, kas ir jāizmaksā vai kā tas tiek izvērts. Un fizioterapeitu pakalpojumi arī, kas sev būtībā ir ārstniecības pakalpojums, kopā ar medikamentiem būtu svarīgi pastīties, vai šis nav kaut kas ir īpaši regulēts tieši no Veselības inspekcijas un Zāļu valsts aģentūras puses. Bet attiecībā uz sporta formām, komandējuma izdevumiem, sacensību, dalības maksām, tas pietiekoši populāri uzņēmumiem pašiem to sekt no savas puses un veidot kā izdevumu tad uzņēmēju pusēm, nevis darba devēju pusēm. Tad laikam vēl pēdējais jautājums. Un tad, šobrīd sporta klubu sportisti nedrīkst būt biedri sabiedriskā laba organizācijā, jo sportists pārstāv šādu klubu, jo nedrīkst būt atbalsta. Šis laikam arī vajadzētu precizēt to kontekstu. Es līdz galam laikam nesaprotu to jautājumu būtību. Vai ir kaut kāda ierobežojuma attiecīgi sabiedriskā laba organizāciju biedriem
pašiem saņemt to finansējumu un gūt atbalstu, protams, ir, vai tas ir tas, ko es esmu domājis, droši vajadzētu precizēt rakstveidā pēc webināra. Par sportu tieši saistībā ar sabiedriskām organizācijām daudz domā. Jā, tas pareizi. Jā, tā ir. Ja pats sportists ir šīs organizācijas biedrs, tad viņam grūti saņemt šo atbalstu, jo organizācijas būtībā ir tiek veidot tāpēc, lai šo finansējumu tad piešķirtu sabiedriskajam labumam, tad ārpus šīs organizācijas, nevis organizācijas biedru ietvaros. Tā ir problemātika. Es domāju, ka tas risinājums varētu būt kaut kur citur, proti spēt nodalīt to, kas ir tās sportistu darbības labuma organizācijā, kad tas ir nepieciešams, kad viņam vajag būt biedram, un kad vienkārši labāk nebūt biedram. Un tas droši vien būtu risinājums, izstāties no biedrības un veidot to finansējumu saņemšanas modeli nedaudz citādāk. Bet jā, tas tāds arī ļoti vispārīgs jautājums par to, ko vajadzētu darīt vai nevajadzētu darīt, par to, ka valsts domā par to, kā labāk izmantot sabiedriskā labuma organizācijas tieši priekš sporta finansējuma sadalas. Tas ir liels temats un par to daudz domā. Vai tur ir paredzēts kādas īpašas izmaiņas tuvākajos gados? Par to laikā mēs redzēsim vēl nākotnē. Šie jautājumi būtībā ir noslēguši šodienas semināru, esam nedaudz arī pārtērējuši laiku. Paldies visiem, kas pieslēdzās. Ja jums rodās kādi citi papildus jautājumi, droši sūtiet arī pēc webināra. Kā jau minēju, ieraksts būs pieejams un arī prezentācija būs pieejama. Paldies, vislabāk!